Radio Autoziņas.fm autotests. Tā kā sociālais portāls un Radio Autoziņas.fm ir auto un motobraucējiem, tad mēs ar kolēģi nolēmām paņemt no oficiālā Subaru dīlera Adrem Auto jauno Subaru STI Racing, patestēt un tad izveidot arī aprakstu par viņu. Likās, ka viss izdevās diezgan labi, tāpēc nākotnes plānos arī turpmāk ir testēt dažādas automarkas un veidot tādu kā kopīgu salīdzināšanu visiem. Vispār mūsu mērķis nebija pasniegt profesionālu automašīnas tehnisko un praktisko vērtējumu, tāpēc testus veicām nedaudz tādā nestandarta formātā, kas varbūt izpaudās tā, ka mēs braucām ielās, tad veicām novērums par šī auto koptēlu un attieksmi no citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tad kā arī aplūkojam tādas plusiņus un mīnusiņus, kas ir no neeksperta viedokļa, kā viņiem liekas, kāds ir šis auto. Kas attiecās uz vadāmību, tad grūti spriest varbūt salīdzinot ar citiem sporta auto, bet tā kā pats ikdienā pārvietojos ar hatchbacku, kas ir tāds maziņš un ņiprs, pašam diezgan viegli bija pierast pie lieliem gabarītiem, jo stūri labi klausīja un arī pats auto pie zemes turējās, pie ceļa turējās ļoti labi. Esmu kopā ar LMT Rally komandas pārstāvi Andi Neikšānu. Andis tikko izbraucis ar jauno Subaru STI pa sniegotu trasi, tad uzjautāšu, kā viņiem patika. Kāds ir tavs pirmais iespējas par Subaru STI? Tātad pirmais pozitīvais, kas krīt šajā modelī acīs, ir tas, ka Subaru ir mainījis savas ierastās formas, respektīvi runa par aizmuguri, kas ir izmainīta un kura man patīk diezgan stipri. Otrā lieta ir savukārt pretēji, atkal tas, ko Subaru ir saglabājis, ir šī patīkamā skaņa, kas nāk no boxera dzinēja. Ko var pateikt par vadāmību? Vadāmība priekš ielas mašīnas ir laba, pilnīgi noteikti sportiskai braukšanai un tādai, teiksim, jau braukšanai pa sporta režīmā, pa slidenu ceļu, sānslīdēs un tā tālāk. Tur varētu būt, protams, tas nepieraduma moments, jo es savā Latvijas mobilā telefona rallija komandā braucu tikai ar Mitsubishi markas modeļiem, tā kā Latvijā vairāk viņi biežāk tiek izmantoti. Tad Subaru man ir nedaudz svešāks tieši šādā ekstrēmā sportiskā vadīšanā, bet jāsaka, ka šī mašīna man ļoti pārsteidz, jo iepriekšējiem modeļiem es tā kā vairāk biju uz jūs. Ar šo jau ir tā pierastāk liekas, kad saprotamāk viss notiekās. Bet es saku, tas ir tīri mans individuālais pieredums. Par vadāmībām jāpasaka, ka es godīgi neesmu iedziļinājies līdz galam, bet izskatās diezgan daudz režīmi. Šiem te starpasu diferenciāļa regulējumiem, kur ir iespējams braukt pilnīgā ielas režīmā, sporta un sporta skarbajā režīmā. un tāpatās arī diferenciāļa cietības mainot, tas viss efektu vēl tādā īsākā izbraucienā neesmu izjūtis, bet tas noteikti viss strādā un ir interesanti šie te uzstādījumi, kad var viņu, teiksim, uzstādīt ielas braukšanai un arī diezgan sportiskai braukšanai. Kas varētu būt labāks šajā auto? Ja godīgi, es uz pirmo mirkli neko īpaši sliktu nevaru pateikt par šo mašīnu. Iet viņa labi, vadās labi, izskatās labi, ir sportiska. Šobrīd tiešām nekas slikts nav iekritis prātā. Kā tev patīk salona komplektācija? Ņemot vērā, kad viņa ir vairāk tā kā sportiska mašīna, tad salons viņa ir tāds diezgan civilizēts. Nav tā, ka tur, teiksim, elementārās kaut kādas tur bez mazliet drošības karkas un viss ir salona apdara un viss ir diezgan īstenībā patīkami. Un jā, rāģiņš liels un viss tas izkārtējums dizains salona man patīk, jā. Vai tu gribētu skrieties ar šādu auto, ja tu ieraudzītu uz ielas pie Luxafora? Zini, es viņu ieraudzīju pirms kādām 2 nedēļām šo konkrēto mašīnu vai arī šo modeli. Un man bija tā, ka varbūt tās arī jūs sastapsieties ar to, ka kāds nevis skriesies, jo tas ir jau ierastais Subaru, bet vienkārši skatīsies lielām acīm, vēl jau vairāk ieraugot aizmuguri, jo tas tāds nepierasts. Jūs klausījāties Radio Autoziņas.fm autotestu.